Labdien visiem! Es te vēl pati tikko izmazgājusies, viss, un es domāju, ka vajag man arī tēkarotītes savas izmazgāt. Nu, re, savācu visas tēkarotes, it īpaši re, kur viena ir ļoti netīra, un pārējās ar te visādas ir, jā, no tējas un ieēdušās un viss. Un uzbēršu es vienu ēdamkaroti virsū mistik mistik granulas, kuru sastāvs ir principā soda un ūdeņraža pārskābe, vēl kaut kas tur arī ir, bet, principā dabīgs tāds neitrāls sastāvs, bet, es te noskatījos, ka brīnumu lietas ir, ka nevajag berst nemaz pēc tam tās tēkarotes, jo, saprotiet paši, to te no tējas atberst, jā, kaut kas ir jāņem un jāberš. Man tās mistika granulas ir iebērtas citā trauciņā, jo viņas ir diezgan grūti attaisīt pašu to trauku, ļoti stingras vāciņš, tāpēc es aizgriežamajā tagad ņemu vienu ēdamkaroti. Nezinu, varbūt par daudz ir, vismaz es tā redzēju, ka kaut kur internetā kaut kas jau tā darīja tieši ar vienu ēdamkaroti. Un tā kā mistika pulveris vai granulas sāk darboties tikai 90 grādos, es esmu uzvārījusi ūdeni un tūlītās uzliešu verdošu ūdeni virsū. Tātad lejam verdošu ūdeni virsū. Var redzēt, sāk notikt reakcija. Uzliešu tā, lai visu apņem. Un kādu laiku, lai pastāv. Cik ilgi nezinu, pagaidām redzēs, bet vismaz, lai ūdens bišķi atdziest, jo savādāk tur var apdedzināt rokas. Teiksim tā, man ir cerība, ka nevajadzēs berst, bet viņas visas granulas noņems visus tos netīrumus. Un no visām tām rievām, kas ir uz karotīšu roktura, izņemt laukā tos netīrumus, tiešām darbs ir jāpastrādā. Lai pastāv reakcija notiek, visu laiku tur burbuļo, dzied, kā smuki, jā, tā ka, jo tālāk, jo liekas vairāk viņš tur pat burbuļo, vai ne? Varbūt tiešām par daudz es iebēru, varbūt ne, redzēs. Galvenais ir rezultāts, vai ne? Lai viņš tur burbuļo. Re kaut kādi netīrumi jau ir parādījušies pa šķīvja malām, tā ka vismaz kaut kas tiešām būs nogājis nost. Tad jau redzēs, lai stāv. Jau skaidrāks paliek. Man vismaz šķiet, ka karotes ir tīrākas, ja ne tīras. Ziniet, viņas ir tīras. Varbūt kaut kur vēl bišķi būs kaut kas jāpamazgā, jāpaberž, bet, vai kur šitā pati netīrākā bija. Vēl kātiņš bišķi ir, bet, lai pastāv. Vienalga nevaru nomierināties, dot viņām mierīgi pastāvēt. Jā, un smaržas principā, kā būtu, ja ķīmiju aplē ar
verdošu ūdeni, tvaiki un tam līdzīgi būtu, nu, kaut kāda, ka nevari paelpot, smarža vai kaut kas tāds, bet nē, nekā nav, tie tvaiki pilnīgi tādi, nu, nejūti, ka tur kaut kādas reakcijas notiktu, vai tam līdzīgi. Nav nekādas nesas smaržas, ne smakas, nekas pilnīgi. Ūdens ir atdzisis, var redzēt, cik te ir netīrs apkārt, bet karotītes ir tīras, kur bišķi kaut kas ir palicis, jā, bet viņu principā ar roku mierīgi var noņemt. Ideāli tīras, bez piepūles, bez visādām stundu beršanām un tam līdzīgi. Tā ka iesaku visiem kaut ko tādu izmēģināt. Nu, un mēģināsim tālāk, kaut ko eksperimentēsim ar mistiku granulām. Es domāju, ka kaut kur citur arī mēs dabūsim pielietojumu, vai ne? Tā ka karotītes ir ideāli tīras. Pat kura tā bija, kura pati netīrākā, es jums pat neparādīšu. Visi kātiņi, visas rieviņas, viss ir ideāli tīrs. Visas otrās puses, kur šitie tie netīrumiem patīk no tējas sakrāties, jā. Visas ir kā tikko no veikala. Paldies jums par uzmanību un uz nākamām tikšanām!